Laidīs pa priekšu. Es skatos, kā Aigars nesā. Zini, kas ir stulbi, bet tas, ka tā milzīgā rieva, tā baigā bedra. O, baļaļ. Piedodiet. Pabrauc priekš, lai Aigars tie. Statistika šodien ir skarba, bet jābrauc, ne? Pagaid, reku, tur ir. Nu, brauc, uzfilmē. Nē. Ar vīņķu, Aigi, uz šitā nodedzināsiet siksnas. Pagaida, tu paliec šitā. Vienkārši paņem vīņķu, izstiep, tev kā ainkurš tagad esi palicis. Lai Kaspars vienkārši pieviņčojās pie tevīm un tad viņčojies ārā. Un uz pusi uzmet, ja tu vari. Zini, kāpēc? Un paskaties Kasparam, tāpēc uzsēja tur aizmugurē tāda smuka šņore. Ot ideālākais variants, kad vajag. Un zini kā, Kaspar, nospriego, uzdod, bet tev ir zamās, palēninātais, jā? Paiet, nostiep, Davai, tiekamies, uz ko. Labdien! Un es tavs draugs! Man tur deg kaut kas? Jeb nedeg? Goģi! Deg! Nu labi, papilmēsim vēl. Karoči, Iecavā esam pie Bračkam.
Viens jau sazīmē robežas. Tas ir intrūders īstenībā. Šodien statistika ir skarba. Pagājušais braucām, tika saplēsti visi pagriezieni. Šodien ir iznīcināts viens turētājs. Beļķī pa 1000 eiro ir caurums. Un nedeg lampiņa, kur es nopirku pa 17 eiro pirms 5 dienām. Nav lēts šis pasākums, te ir tikai biezīši savākušies. Pat nezinu, ko vēl noplēst šodien, bet nu, labāk nevajadzētu. Ārāk iecels puikas šurp. Blenderē. Šitais vēl maziņo iet kā draks. Es jau teicu, ka viss ir no blīvas atkarīgs. Labākā duvis atzina. Tas jau var kaut kas no kanām izskatās. Nospied bloķi, jā. Vēga, Kasper. Es uzkāpu augšā. Viņš baigi stāvais ir. Dai, viņš vēl cer, fiksā mikro. Kaspars rīnos tevi! Tagad iespolēties. Goņš baigi stāvā, māla tur ir. Ko dara? Vai garāk? O, labi ir, naju pievrot, man uzreiz. Vai. Ko izdarīt? Davai aigars tuļ, bišķi smagāk, padod atpakaļ. Все, давай, брат, вперед. Tev? Viņam abi griezās, vienbrīd. Labi ir. Nu, pabrauc uz priekšu. Все. Tāpēc es arī teicu, brauciet tālāk, bļaļ. Tā kā zebieks, bļaļ. Rakts nost, aizzini.
palīdzēt tev? Ā, bļāviens, šitā Aikars mums kokus lauž. Pilnīgi pofīgi viņam. O, kā brutu iet, bļāviens. Tev palīdzēt! Ir, jā. Rekur vēl viens dubļu culka un tas mans draugs. Nu, Ekars, tiešā reportāža no dubļu vagas. Opa! Aigari vienkārši nevar apturēt, ne? Tev parād ir tev viņš. Ot piecavs puikas mums ir atraduši pareizajās tākās, bļāviens. A kas tad te ir izjājis viņu? Izrausim ārā, kolēģus! Bet uz āķi, jā? Nav tīrs, tu pasies dziļāk. Tev tīri ir, tu tā kā no avotā būtu mazgājies.
Domāju, es tev līdz galam? Varam jau braukt, palaid garāk un nāc līdzi. Es zinu, ka tu tiks. Tā, un šitā izskatās aptuveni te mums. Beidzās? Ne uz iekšu, ne uz ārā. Jā. Ķerveci. Kaut kur kontakts pazuda, ne? Gar, es braucu! Nu tā kaut kā. Tu filmē? Ir. Nav jēgas, vai nu viens vai otrs. Gotīri galvenais. Ko? Es pēc tālāk. Vecīs izjūta protektors jūtas, ne? Normāls dublis, va šitas jau ir normāls dublis. Jā, tev jau tu esi vienas, tev vajag nāc ārā. Nihujā, te baigi velk iekšā. Tev vienalga, pasties, kas te ir. Viņš jau pēc mums nekur nevar izbraukt. Ko? Viņš jau te vairs pa līdz, viņam ir jābrauc kaut pa līdz uz malu. Brauc viens šarp. Parādījās lampīt. Un tas viens no pārdaugums ierasiem. Vietējums. Paties pa ceļam. Guču nāco reportāžu no Dubitaka. Nu tad Guča rādīs mums. Un tas ir viens no Pārdaugavas ērgļiem. Biedējošs puika. Ganča? Paķers pa ceļam. Guča nāco reportāžu no Dubitakas. Kā tu jūties? Kā var justies, nu? Kā var justies? Suniņi ir jau aigars izpīpīpī. Jā. Šitas posmiņš tāds skarbs ir, jā. Tāds vieglā dublītī. Bet pēc tam viss, te jau vairs nav ko darīt. Nu, Kasparam teorētiski jāiet. Kasparam protektors, redz, ir liels, viņš airē, vēl grāb. Tā. Uz vēdera jāiet kaut kur gar malu. Vai arī zini, kas ir? Ko? Nā, viņš nogrima. Jā, viņš ir piesmēj, tas ir smagi. Labi, vajag pēc tam izvilkt uz trosi. Un šitā mēs tā airējam. Čeki vienkārši ar rokām ceļ ārā, bļē. Es atvainojos, pipī.
Vajadzēja tev stiept uz maliņu, jā. Te ir forši dublīti, te ir īstais. Guņš, tu ruksties iekšā. Davai, moška. Dod viņču. Tev daudz nevajag. Bam, 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 bam. Redz, kā brauc šitā malciņa. Šitā malciņa vienkārši nevar apstādināt. Aiziet! Toņi, viņi tev arī pastums, vecīt. Paskaties šitiem zirgiem. O, kā aigars tuņi. Jā, bet viņi jau apkārtot. Vajadzēja zin ko? Nu davai. Tu viņu vajag ņemt nost. Man tur kaut kas kačā, jā? Tēt lēnām. Baigi, Guņš, nē, tu. Tikai tagad nebrauc pa sliedēm. Nē, viņi pa sliedēm, ne, viņam blakus ir jāpiļīt. Tikai, ka tu viņu visiem izjās. Guņš, mēģina nobraukt uz starp pa vidiņu. Tu tiksi ārā, jā. Nu ko, vēl viena reportāža no Iecavas meža stigas, jā? Ai, baudam vietējos labumus saucās. Puikas teica, ka tas esot tikai starts, viņš šeit iesildās šajā stigā. Reku nāk mans vecais labais aparāts. Kā viņš iet, tomēr. Kā Kaspars griež dubuli, jākaidi. Vajā ručku nelaid. Jā, Kaspar, davai, parādi! Ir! Kuņča lēnām ārē ārā krāsņā. Tev ir jātiek te uz nedaudz sausnītes.
braucam! Guņča nāk ārā. Kādodas atpakaļ? Nu, varbūt pat labāk. Vai nu uz priekšu. Urā! Tikām! Es esmu Dobļu Cūka, un jūs visi mani draugi. Gonča, deg! Deg! Braušam taisnē, tur. Reiz, varam arī tur. Jā, bet tur tā braukšam, jā? Varam. Vismaz močus bišķi paskalo. Ūdeni ir. Kuku, karoči plosamies atkal. Kur divi čomi aizmugurē mūsējie bauda dubli. Un pārējie ir aiz tās peļķis projām. Ai! Pabā! Nogāzām! Karoči, viss ir dublī, bet braucam tālāk. Aiz manīm jau rinda stāv. Nu čo, braucam! Nu ko, mēģināsim tālāk braukt. Jums te forši, bļā, kamēr guņču izstiep ārā. Redz, kā mēs... Guņču beidzot dubli jau dabūj.
Koča, davai, parādi, kā ratā jābrauc. Un šitā kūdi sērgļu vizinās. Kopā ar Iecavas brāliņu. Tu iegāsies kaut? Ej, naku. Viņš pārādi beidzusies ar šito. Nu, es nezinu, bļoji. Nu, davai, braucām! Ko? Reku, Džeka. Kaspars nāk jau. Tiksi? Džeki brauc, skatieties! Šitā brauc mazā uteņa, Johadi, 400 kubi. Un nestāstiet, ka nevar izbraukt ar 400 kubīgu aparātu. Un viņam vēl pēc tam viņš nestrādā. Un reku, Kaspars nāk ar manēju aparātu. Baļāmies. Netiek. Nu tagad vajadzētu. Kas nevarēja atklāties turku, lai sāktu braukt tālāk? Es domāju, ka guļš tu viņu pastums. Viņa vienkārši abnormāli. Kač mana kvadra ir nokļuvusi pie pareizajiem džekiem. Būtībā es gribu teikt pie īstā Iecavas meža veča.
Kaspars uz otru, nē. Oj, johaid. Nē, Kaspar, dod uz otru, vo, napai gaitā un griez ārā, šķērsām viņu. Tikai tā tu tiksi. Un griez šķērsām uz atpakaļ mežā iekšā tā kā. Vo. Vēl. Vo, vēl, davai. Ir, yes. Bet nekāp virsū. Nu, puikas, kāds palīdzēs. Bloķi nospied. Bet tuņ. Nav norauts tur kaut kas? O, kā nāk kvadrā ārā. Nu negriežas, Briti. Gonča pasmaidi, tu mans draugs cūka tāds. Te arī Kaspars cūka tāds un visi pārējie cūķi. Tā mūkam. Kaspars mēģinās mums nobraukt. Karoči, esam normālā kaut kādā krokodilu dīķī. Un tad brauksim pāri. To palaid dziļāk iekš, ne, nahu. Tā mēs smeļam. Te jāviņčo tālāk. Viņča. Tikai lielēt slovu nospriego. Tīniet troses ārā, Džeki, te mums neizbrauc. Kādam moškā Egars pārleks. O. Nē, nebuksē. Lēnām nospriego uzdod. Dod virsū. Viņam forši lampā ūdens skalojās. Tas koks stulbs tā. Kas tur ir? Kas? Pamēģinās, šitas mops šūtais, tur vai netur tuliņās. Un šitā te mēs kaut kā sitām. Pievēl, paut! Iedegās? Kur tad tu te iejājies, ko puis? Ai, bļāvien! Braucu vēžot! Es skatos, ka tu bēbrus ķer. Kas? Tu laikam bēbrus ķer. Nav rūt. Nu, Gonča, tiksim!
Reka nāk ārā. San, tam. Nu, puiši, tu nākošais, cik es saprotu. Nu ko, nākamais mums Guntars rādīs beidzot kā dublis sist. Jā. O, es tad pat baidos šeit tā īsti stāvēt, godātie. Viņam ir īstie snorķeļi. Īstā velme. Jā. Viņam ir neizsmeļa. Bet nu jau ir izveidinājis plaušiņu. Nu, mūsu puisis tagad te. Viņam ir īstie snorķeļi. Īstā velme. Un duša, viņam ir duša. Viņam vakar bija sūdīga duša, nē, šorīt no rīta. Nu jau ir izveidinājis plaušiņu. Nu tad, Guntar, ar to dieniņu tev, kā saka. Ar to dublīti. Paņem vīns pretī. Sen jau vajadzēja būt izvilktai, bļē. Kinos gan viņam ātri. Labi ir. Vēl ārā. Kāp tik nost. Kaut kas izskatās tev te neiet. Guņš, man lielajās kāpē gaitā jāliek. Redziet, peldēt viņš peld tas aparāts, bet pa krūmiņiem viņš neiet. Ir sakarums viegls. Piedod, draugs, tu cūka tāds. Dod viņš, jā. Ja jūs nezināt, kā sit dubli, jā, tad es jums pievilkšu augstā kvalitātē, parādīšu, kā to Guntars dara, jā. Oi, bļaviec. Nē, karoči, saprotiet, ir viena lieta, Guntars ir vienkārši abnormāls dubļu cūka, viņam vienkārši vajag šos dubļus. Mēs viņam nebūtu ļaujuši vienkārši tāpat otrais iebraukt. Viņš notāloja, ka iebrauc nejauši. Nu, Guņčiņ, davai. Kā pirso, Guņč? Viņam jau pasies pa izpūtai ūdens nāk ārā. Ja, un šitas ir pats skarbākais iecels monstrs dubļu. Apskatieties. Krupným plānam viņam. Kaspar, pagriezies no mugurpuls. Un redzēt, kāds viņam. Kāds viņš spēcīgs vīrs mums ir. Jaunais kombinzons. Jaunais kombinzons. Bet, karoči, iecels mežos nerādieties. Un nekaitiniet šito mežu veici. Labi nebeigsies. Atzīšos godīgi, Guņčam sāk dusminākt virsū. Pusdienas laika nav pagulējis. Kāp nost, Guņča! Guņča kašķīgi. Dēg mums, viss tur dēg. Guņča brauc tālāk. Un tagad mums Aigars parādīs, kā vajag. Nu, šitā aptuveni. Un viss. Labi ir dot trosi. Tev cimdi rokās. Paņi. Nav jēga.
Šovakar vēl nevaram beigt nekādīgi ālēties. Visi mani draugi ir atraduši vienu mazu peļķīti pie dzelzceļa. Un neviens nelaiž vaļā ručku. Visi ārdās dublītī. Es pat nezinu, pa kuru malu tagad braukt. Nu labi, mēģināsim noslīcināties arī mēs kaut kur. Kur labāk? Te kaut kur pa šeit. Nē, nu zini kā, bail ir tas, tu brauc, jā? Un ja tur tad es tev tur uzšļūt gandrīz virsū. Man uzvelk virsū. Jā? Tur jau tā nelā. Tik traki! Ar! Lēnām! Nē, man bail, ka viņš neplēs to ledu. Tur jau ledus vairs nav! Viss rekuļ ledus. Viņš ir reāli iespēdies. Divām? Jā, mēs šeit duču arī rāvām. Man nemaz šo nestrādā uz augšu. Nevelk iekšā visu. Avo aizgāja. Pa malu vai klusitīši tad ir... Tāpēc jau Gunča te pārslīdēja kā futbola bumbiņa pāri. Kas? Gunča. Gunča. Tad viņš jau pa maliņu. Viņš pa šeien pārslīdēja pāri. Viņu izjūt. Ну и сказочки, конец.